No šodienas Rīgas ielās atkal kursēs par leģendu kļuvušais tramvajs dzīvoklis. Mums ir liels prieks visiem, kad mēs jums varam prezentēt atkal jaunā izskatā tramvaju. Tramvajam ir otrā dzimšanas diena. Tā ir. Tas brīdis ir klāt. Brīdis ir klāts. Iesiet tūlīt tramvajā. Ies vēsturē un tramvajā. Atjaunotajā tramvajā ir gan virtuve un dušas telpa, gan lampas, augi un pat televizors, kurā varēs vērot seriāla Būs par ko parunāt jaunākās sērijas. Mēs gaidām, kad varēs pavizināties. Lūdzu, tev konfektīvi. Kas jāsaka? Rekur lūdzu vēl maza dāvanība. Lūdzu. Cits pat mērojas garo ceļu no Alūksnes, lai tikai vaigā redzētu seriāla varoņus, atraktīvos dzīvokļu iemītniekus Janu, Aleksi, Mariju un Olgu. Man Lācīgs patīk. No pašiem varoņiem laikam jau Aleks. Par to, lai saldumu būtu gana, rūpējas kaskadieris Lācītis. Negribās Ziemeļpolu. Ai, nē, te ir labi, te ir forši. Nu, tramvajs guvis otro elpu. Tas izceļas gan ar uzlabotu ārējo dizainu, gan interesantu interjeru. Tas ir nevien mājīgs, bet arī izklaidējoši, izglītojošs. Var uzzināt, ka, piemēram, cilvēkam nosarkst arī viņa kuņģis šeit, tramvajā. Nu, lai laiks ir liederīgi izmantot. Šogad ir nākušas klāt vairākas jaukas lietiņas, kā piemēram informācija par dažādiem faktiem, piemēram par to, ka Liemesam ir visvairāk zobu, vai to, kad kurš ir ātrākais kukainis vai kurš ir ātrākais putns, tas viss ir iekšā. Ir nākuši klāt vairāki ekrāni, precīzi informācija par to, kur ir kura pietura, kad jākāj pārā. Lai tramvajs labāk ripotu, ar savām dziesmām to iešūpināja mūziķis Andris Ērglis, un ne tikai. Ļoti interesanti, te ir šāds podziņas, redzat, tāds disku bremze, ratiņa bremzes bojājumi. Te īsmā tāpat kā mašīnai, te sajūgs laikam ir bremzes un gāzi, nu. Nekas jau te tā savādāk nav. Tad mainīs dziedāšanu pret... Nē. Nu, šis būs kā papildus. Jā. А вообще приятно водить такой трамвай. Приятно водить красивый трамвай. Приятно. Un ziniet, kas ir vislabākais? Ar tramvaju dzīvokli, kas arī turpmāk kursēs 6. maršrutā, varēs vizināties ik viens. Saiva Lusti Gūtmane, Ilva Everte, Renārs Muskars, Tautas